Arvien vairāk riteņbraucēju un motociklistu. Diemžēl gan viņi, gan gājēji, gan autovadītāji nereti viens otru neciena, un tas var beigties traģiski. Šī gada velo moto sezonas bilants ir skarba salīdzinājumā ar pērnā gada šiem pašiem 3 gada pirmajiem mēnešiem. Avārijās cietušo riteņbraucēju skaits dubultojies. Atklājot Rīgas velo nedēļu, amatpersonas kāpa uz riteņiem, izvinot kādu līkumu un uzsverot drošas braukšanas nozīmību. Riteņbraucēji un mopēdisti esot vispārgalvīgākie braucēji. Pērnu aizturētajiem 5. daļa braukuši reibumā. Dažos satiksmes dalībniekos tiek varbūt uztverts kā ar ironiju, ka, pēc būtības, kas tad tas tur pa pārkāpumu jāies brauc ar velosipēdu, ja? Bet pēc būtības, mums jārunā ne tikai par šo cieņu cits cienīst sevi, ja? Bet jārunā arī par to, ka ir savā ziņā šie pienākumi, kur būtu jāievēro. Rīgā ir vislielākais negadījumu skaits, kad auto saduras ar riteņbraucēju. Pieaugot velosipēdu skaitam neizbēgam, pieaug arī cietušo un bojāgājušo skaits. Diemžēl šī gadā 3 mēnešos ir gājuši bojā 2 riteņbraucēji. Ja runā par pagājušo gadu, tā negadījumu skaits riteņbraucēju vidū ir padubultojies, tā kā nenoliedzami ir jāpastiprina gan kontrole, gan noteikumi. Lai mazinātu spriedzi Rīgā, jau šovasar galvaspilsētā izveidos 3 jaunas velo joslas – Lačplēša, Elizabetes un Dzirnavu ielās. Viena lieta, ko viņi saprojektē, ko cilvēki iedomājas, bet kā viss tas ies kopējā plūsmā ar autotransporta sabiedrisko, jāskatās damā. Tagad katru dienu jau sanāk braukt ar riteni, gan pa dienu, gan pa vakaru. Pa kuriem tev vislabāk patīk braukt, kā tev maršruti ir mīļākie? Pa parku un līdz meža parkam. Galvaspilsētā iecerēts panākt, ka 2020. gadā vismaz 20% rīdznieku pārvietotos ar velosipēdiem, un Rīga kļūtu par Ziemeļeiropas velo galvaspilsētu. Rīga ir ideāli piemērota velo riteņbraukšanai. Viņa plakana, viņa kompakta, viņai skaista vide, skaista arhitektūra, ar kuru var mīties. Un tā pašā laikā Rīgā ir ļoti samilzušas satiksmes problēmas. Mums ir gaisa piesārņojuma problēmas, mums draudz soda sankcijas no Eiropas komisijas. Bažām, ka iezīmējot jaunas velo joslas Rīgā palielināsies sastrēgumi, nesot pamata. To ieviešana būšot pakāpeniska un būtiski nesamazināšot automašīnām atvēlēto ielas daļu. Monta Bitiniece, Juris Binders, TV3 ziņas. Kopš spēkā stājušies krimināla likuma